Labdien! Šodien ar jums kopā esmu es, Jāna Videre, un kopā mēs pārspriedīsim jaunākos piedzīvojumus, pārdzīvojumus, kā arī citus notikumus ārzemju slavenību dzīvēs, un arī mūsu pašmāju mūziķu, aktieru, citu populāru cilvēku attiecībās un jaunākajos notikumos. Sāksim ar mēnesi, kas ir gaidāms ir septembris, kas vairs nav tālu aiz kalniem. Bērniem atsāksies skola, atsāksies dažādi nodarbību pulciņi un atsāksies arī jauni notikumi televīzijā. Un šoreiz par to ir parūpējies kanāls LNT. Un jau augusta beigās mēs sāksim rādīt šovu Zvaigžņu lietus, 2. sezonu. Pagājušajā gadā pirmajā sezonā bija vadītāji Māris Grigals un Anna Lietskalniņa. Bet šoreiz blondīnas Annas Lietskalniņas vietu izkonkurēs MTV Latvijas vīdžeja Žanete Skurule. MTV vīdžeja Žanete Skurule jau sen iemantojusi skatītāju simpātijas ar savu vienkāršo un neuzspīlēto raidījumu vadīšanas stilu. Žanete uzreiz brīdināja, ka šīs šova vadīšana nenozīmēšo to, ka viņa klausītos citādu mūziku, jo visi viņu uzskata par roka meiteni. Viņa apstiprina, ka neapšaubāmi paliks pie sava roķīgā stila. Tad no augusta beigās mēs jau varēsim vērot, kā tad viņai padodas šī šova vadīšana. Un jaunumi no ārziņu popgrupas The Pussycat Dolls. Meitenes pagājušajā gadā bija 6, labas dziedātājas, bet ir tikai 5, jo vecākā grupas dalībniece Karmita Suta ģimenes apstākļu un attiecību dēļ ir pametusi šo sastāvu. Vēl joprojām vēlos atgādināt visiem repa cienītājiem, ka vēl pašlaik var nopirkt biļetes uz reperu Akon un Snoop Dogg koncertu 29. augustā 20:00 Skonto stadionā. Biļetes nopērkams visās biļešu paradīzes kafēs. Tie bija ašākie jaunumi šai nedēļā, šai mēnesī, un vairāk par to jums pastāstīšu vakara ziņās 17:00. Uz tikšanos!